Filmas Mamma, es tevi mīlu centrā ir kāda Rīgas skolnieka Raimonda un viņa vientuļās mātes attiecības. Zēna māte strādā slimnīcā vairākās mājās, tāpēc nereti Raimonds paliek viens. Kā vairums zēnu, arī viņam problēmas ar skolotājiem, uzvedību, draugiem, bet Raimonda gadījumā tās visas šķiet 100 reižu lielākas, jo bailes no soda un mātes vilšanos ir tas, ar ko puisis cīnās katru dienu. Kāda šķietama nenozīmīga piezīme skolā iesāk piedzīvojumiem bagātu nedēļu Raimonda dzīvē, kur netrūkst ne bēgšanas no mājām, iegulšanās, nepatikšanās, neizslēdzot arī nonākšanu policijas redzeslokā un stāšanos pretī savām lielākajām bailēm. Milzīgs prieks par mazajiem aktieriem, īpaši Kristoferu Konovālovu, kurš patiesībā ir vienkārši zēns no Cēsīm. Viņa tēlojums ir dabisks, nesamākslots. Ja godīgi, no viņa der pamācīties daudziem mūsu pieredzes bagātajiem aktieriem. Patiesībā Jānis Norts ir riskējis ar aktieru izvēli un vairākas svarīgas epizodiskas lomas filmā atveido savas profesijas patiesi pārstāvji, piemēram, policisti, ārsti, skolotāji, orķestra dalībnieki, kā arī 6. vidusskolas direktors un diriģents Haralds Bārdziņš. Tomēr tas ir atmaksājies, un šie cilvēki ir notēlojuši lieliski. Filma pasniegta no bērnu skatu punkta. Pieaugušie dzīvo pārliecībā, ka bērnība ir viens no skaistākajiem posmiem katra cilvēka dzīvē. Turpretīm filma lieliski atklāja to daļu bērnības, kurā viss nav rozēm klāts. Tā ieskatās bērnu emocijās un domās, kad jāatrod atbildi uz jautājumu, kā rīkoties pareizi. Filma uzdod tieši jautājumu, vai visās situācijās ir iespējams rīkoties pareizi. Bieži vien bailes no vecāku sodu vai sarūktinājumu ir lielāks nekā bailes no nepareizas rīcības, paturot prātā, ka nekas vairāk nespēj sāpināt par mātes nosodošo skatienu vai dusmās izkliegtiem vārdiem. Daži fakti! Jānis Norts ir dzimis 1983. gadā, un viņš ir režisors un scenārija autors kritikas augstu novērtētām spēlfilmām. Mammu, es tevi mīlu ir jau otrā režisora Norda filmetrāžas spēlfilma. Viņš šai filmai rakstīs arī scenāriju. Režisors 2008. gadā uzņēma savu pirmo filmetrāžas spēlfilmu Amatieris, kas savukārt izpelnījis lielu skatītāju ievērību un saņēma lielā Kristapa balvu par spilgtāko debiju. Režisors Norts arī izcilību Igaunijā absolvējis Konkordijas universitātes mēdiju un kino nodaļu, kā arī beidzis režijas maģistratūras studijas Lielbritānijas Nacionālajā kino un televīzijas skolā. Filmetrāžas filma Mamma, es tevi mīlu saņēma starptautiskās žūrijas balvu Berlīnas kinofestivālā. Mammu! Es Tevi mīlu!